Lasīsim no Pāvila pirmās vēstulēs korintiešiem no 11. nodaļas 17. līdz 22. pantam. Un tur ir šie te vārdi. Bet aizrādīdams uz vienu lietu, es jūs nevaru slavēt. Jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šķelšanās, ko es pa daļai arī ticu. Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītiem. Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mīlestību, jo mīlestam notiekot, katrs steidzas paņemt savu pašu ēdienu, un tā cits paliek neēdis, cits piedzer. Vai tad jums nav māju, kur varat ēst un dzert? Jeb vai jūs Dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nav nekā? Ko lai jums saku, vai lai jūs slavēju? Šī lietā es jūs nevaru slavēt. Debes Tēvs, mēs lūdzam, lai šis te nolasītais teksts mūsu priekšā ir vārdi, kurus mēs uztveram gana nopietni, lai mēs domātu arī, vai šodien nav situācija, kur kaut kas ir vērā ņemams priekš mums. Tēvs, mēs lūdzam, ka mums ir gan drosme atzīt, ja paši esam, ko nepareizi darījuši. Mēs lūdzam arī, ka mums ir drosme paklausīt tur, kur tu mūs aicini uz kādu konkrētu rīcību. Tēvs, palīdz nebūt vieglprātīgiem, bet tādiem, kas ieklausās, dzird tavu vārdu un dara. Mēs lūdzam arī šim brīdim. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es nezinu, vai jūs esat skaitījuši. Es domāju, ka to tā vienkārši nemaz nav izskaitīt. Bet kristietībā eksistē apmēram 45,000 dažādi novirzieni. Jūs teikt, es varbūt 20 zinu, kur tad tie pārējie 1000. Un redziet, tas skaits var mainīties atkarībā no tā, kuras tās kustības tiek atzītas vispār par kristīgām, kādu mēs te varētu diskutēt, tā vispār ir kristiešu grupa vai ne. Un tas skaits var mainīties arī no tā, kā vispār tiek definēts, kas ir vai nav novirziens. Un es par to daudz te nerunāšu, bet attiecībā uz dažādiem novirzieniem, kas eksistē kristietībā, tiek lietoti tādi vārdi kā konfesijas, varbūt kāds ir dzirdējis vārdu denominācija, ja, visi pareizticīgie, katoļi, luterāņi, anglikāņi, baptisti, vasarsvētki, adventisti, metodisti, reformāti, un man drīz jau padzērties vajadzētu, kā tur varētu skaitīt. Katrai no šīm te konfesijām vēl ir apakš novirzieni, daudz un dikti. Un parasti kāds jauns novirziens rodās tad, kad ir kāda ticīgo grupa, kas nepiekrīt kādai lielākai jau esošai konfesijai. Piemēram, mēs esam baptisti, kāda kustība, kāda grupa rodās nereti tad, kad, piemēram, baptistu vidē ir kāda, kas nepiekrīt, piemēram, tam kopējam kādam baptistu rāmim, un tad viņi tā kā nodalās un rodās tādā veidā kāds novirziens. Un šodien tie dažādi novirzieni ir saplūduši kopā, arvien biežāk ticīgie sāk norobežoties no jebkādiem novirzieniem, un viņi vienkārši apgalvo, es esmu kristietis.
Es nekādai kustībai nesekoju, nekādiem novirzieniem, konfesijām. Es esmu kristietis. Un tas izklausās tik svēti un tik pareizi. Es esmu kristietis. Ar to it kā paziņojot, es ticu tam vienam tīrajam vadmotīvam, kas eksistē, kur nav nekādi tur maldi, konfesijas un tam līdzīgi. Es esmu kristietis. Un atklāt runājot, ja tā godīgi, šodien 100% baptists varētu būt ļoti grūti atrodams. Es teiktu, varbūt pat tāda nav vairs. Es neapšaubu jūsu piederību šeit šobrīd. Un pat ja piekrītam visiem lielajiem baptistu ticības aspektiem, tomēr ir daudzi jautājumi, kuros mēs vismaz daļēji varētu teikt, bet es piekrītu arī tam luterānam. Citreiz vasaras svētkiem es saku, es piekrītu tam, ko viņi arī saka. Citreiz pareizticīgajiem es saku, jā, viņi tad svešāk, bet tur man arī ir kaut kam es varu piekrist. Un tā tālāk. Un gadās, ka ir kāds tēmas, kur baptistiem tā īsti sava nodefinēta nostāja nemaz neeksistē. Un tāpat nākās skatīties, ko tie citi kristieši par to ir domājuši. Ja tagad tāds 100% baptists, ir labi, ja tu esi baptistu draudzes loceklis 100% un tu nemeklē iespējas skatīties ārā kaut kur, bet varbūt tāds 100% baptists nemaz neeksistē. Redziet, pats vārds novirziens, un šis teksts par to runā. Vārds novirziens, viņš pats sevi ietver domu par sašķelšanos, jeb novirzīšanos, kaut kādu nodalīšanos nost no kaut kā. Vārds novirziens jau ietver, tajā ir iekodēta šī te lieta. Novirziens, jau kaut kā nodalīties. Un draudzes kontekstā šim vārdam, šiem diviem vārdiem, novirziens un sašķelšanās, ir skumja un asaņaina vēsture visā kristietībā, šim diviem vārdiem. Novirziens un sašķelšanās. Un mēs tikko lasījām tekstu, es ticu, ka viņu lasot, nedaudz jau gribās nevis pacelt rokas, slavējot Dievu, bet nolaist galvu un mazliet noskumt. Bet apustuļa Pāvila vārdi šeit. Pie Pāvila nonāk kādas ziņas par sašķelšanos Korintas draudzē. Par ko pats Pāvils viņš šeit raksta, ka viņš pa daļai tam arī tic. Un te ir labi mazliet apstāties un pamanīt to Pāvila piesardzību pret to informāciju, kas viņam ir pienākusi. Pats viņš klāt nav bijis, bet informācija ir. Bet viņš ir piesardzīgs. Pāvils garīgās lietās ir pieredzējis un apzinās, ka visticamāk nevis visa draudze nodarbojās ar šķeltniecību, bet tur ir kādi atsevišķi cilvēki vai mazas grupiņas, kas to dara. Reti ir tā, ka visa draudze kā tāds orkāns plosās tā, ka visi grib kaut kur šķelties un kaut ko tādu darīt. Parasti ir atsevišķi cilvēki vai kādas nelielas grupiņas. Tāpēc Pāvils saka, pa daļai viņš arī tic tam, kas tur skan, par tām ziņām, kas viņam atnāk. Ļoti iespējams caur vēstulēm vai caur kādiem vīriem, kas tur ir bijuši un atnākuši pie Pāvila un to teikuši. Un arī šodien nereti gadās dzirdēt, ka tā vai cita draudze šķeļās, kaut vai mūsu pašu baptistu vidē. Tomēr tad, kad iedziļinās apstākļos, parasti izrādās, ka runa ir par dažiem cilvēkiem, nevis par visu draudzi. Un tomēr par Korintas draudzi tam satraukumam pamats bija, un bija diezgan liels. Un tur bija kāda informācija, kas viņam ienāca, jūs tā varat redzēt, tur arī būs rakstīts. Kas ir tā informācija? Vai vēstules vai kādā mutiskā formā Pāvils viņus saņem. Draudzes sanāksmēs notiek šķelšanās.
Ja, arī mēs šodien esam sanākuši, tās sanāksmes var būt dažādas, dievkalpojumi, citas tikšanās, notiek šķelšanās. Tas otrs, kas viņam ir ienācis, kad jūs sanākat kopā, nav iespējams turēt tā kunga mielastu. Arī mums šodien būs tā kunga mielasts. Korintas draudzē tās ziņas nav iespējams vispār to darīt. Mielastam notiekot, katrs steidzās paņemt savu paša ēdienu. Es nezinu, vai kādreiz jums šeit šādi ir bijis. Neatceros, bet tās nav ziņas, kas man ir ienākuši par jums, ja, bet Korintā tas tā bija. Un tad vēl tās ziņas ir tādas, ka kādi vispār paliekot nēduši, kādi ir piedzērušies. Tās ir tās ziņas. Un paša Pāvila secinājums par šo te ienākošo informāciju ir, un to es no 17. panta šeit lasu, par vienu lietu es jūs nevaru slavēt. Jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par ļaunu. Tas ir Pāvila tāds kopsavilkums, kad viņš lasa to, kas tur ir rakstīts uz ekrāna. Jūsu sanāksmes jums nenāk par labu, es jūs nevaru slavēt par jūsu dievkalpojumiem, teiksim tā. Un no vairākiem Pāvila izteikumiem vēstulē korintiešiem, tie Bībeles pētnieki ir centušies likt tās detaļas kopā, lai saprastu, kāda šķelšanās, jeb kāds novirziens sāka veidoties Korintas draudzē. Un es mēģināšu jums to kopējo ainu likt priekšā, lai ir tā skaidrāk. Šķiet, ka Korintas draudzē svētā vakarēdiena svinēšana sekoja pēc tāda kopīga mielasta, ko mēdz saukt par mīlestības jeb agapes mielastu. Tā kā tāda kopīga ēšana, sadraudzības ēšana pirms vakarēdiena. Tas būtu tā kā mēs atnākam šeit, bet mēs vispirms tur mazajā zālītē vai kur kopīgs mums ir mīlestības mielasts, kā ēdienu baudīšana, bet tad tā mielasta kulminācija ir šis te svētais vakarēdiena. Un, lai gan tā pilnīgi droši jau nevar zināt to visu notikumu secību, kāda tā bija, bet visai droši un ticami, ka tie agrīnie kristieši, līdzīgi Jēzum, kurš pirmo vakarēdienu vadīja kā Paskā svētku maltītes noslēguma kulmināciju, ka tie pirmie kristieši turpināja tāpat. Ir svētdiena, mielasts agapes, kulminācija vakarēdienas. Un šajā situācijā Pāvils min šķelšanos, kur no vienas puses ir bagātie draudzes locekļi, kuriem ēdiena ir diezgan, un no otras puses ir nabagi, kas arī ir draudzes locekļi, kuri no sapulcēm dodas prom nēduši vispār. Un praktiski to lielāko daļu priekš tā agapes mielasta, kur viņi sanāk, kas viņu sanes. Ja jums būtu jāizsaka versija, kas atnes to agapes mielastu pirms tā vakarēdiena, kurš salika to kopā? Paši draudzes locekļi, bet kuri ir tie, kas to var tā sanest? Visticamāk, bagātākie. Tā vēl nav nekāda ļauna lieta, bet visticamāk tie nabagi, tobrīd runa ir par vergiem. Tobrīd runa ir par kalpiem, kuri algu nesaņem. Un varbūt arī viņi kaut ko pienesa, bet tie galdi tam agapes mielastam bija bagāto draudzes locekļu sanesti. Problēma bija tajā, ka šiem cilvēkiem, šiem bagātajiem cilvēkiem pietrūka pacietības, pietrūka pieklājības, lai sagaidītu tos strādniekus, sagaidītu tos vergus, kur uz mielastu ieradās vēlāk vakarā kādā stundā pēc darba. Tur rodās šī te problēma. Un tā vietā, lai viņi sagaidītu visu draudzi,
šie te bagātākie, šo te mīlestības mielastu notiesā paši, un nereti tas aizved līdz pat piedzeršanās stāvoklim. Un šādā veidā šie te bagātākie zaudēja lielisku iespēju kalpot mazāk turīgajiem draudzes locekļiem, kas strādāja visu dienu, viņam nebija izvēles. Tāds ir verga stāvoklis tajā laikā. Un būtībā šie te nabadzīgākie vergi kalpi sastādīja lielāko draudzes daļu parasti. Bagātākie sanāca, nepacietīgi notiesā visu paši, un tad darba diena beigusies un ierodās lielākā draudzes daļa, bet nekā nav vairs. Nav nekāda mīlestības mielastu vairs. Un nav izslēgts, ka Korintas draudzē pastāvēja arī vispār, tajā Romā vispār pieņemtā prakse, ka sanāksmēs bagātos un nabagos fiziski nošķir. Ir vienā telpā ēd bagātie, otrā telpā ēd trūcīgie, vergi, kalpi. Vienā pusē ir elite, otrā pusē ir vergi. Tajā laikā Romā ārpus draudzes, bet tas bija normāli, ka viņi neēd kopā. Nav izslēgts, ka draudzē, kur ir viss šis pats, viņi vadās beigās pēc tam pašām vērtībām. Elite vienā pusē, vergi tad, kad atnāks. Un tur arī pat tajā laikā tas nozīmēja, elitei būs cita veida ēdieni. Kalpiem kalpu ēdiens, bagātiem izsmalcināts ēdiens. Un ierodoties šiem nabadzīgākajiem draudzes locekļiem, no šī mīlestības mielasta, agapes mielasts, nekas nav palicis pāri. Un ļoti iespējams, ka šie te nabadzīgākie palaida garām arī to kulminācijas brīdi, svēto vakarēdienu, kas sekoja pēc šī te mīlestības mielasta. Tur, kur saka Kristus miesa, Kristus asinis, jūsu grēku dēļ, visticamāk šie te nabadzīgākie arī šo jau bija palaiduši garām. Un Pāvils, viņš vēršās pie šiem te bagātajiem ar šiem te vārdiem, ko mēs lasījām. Vai tad jums nav māju, kur jūs varat ēst un dzert? Tas ir tēmēts uz bagātajiem draudzes locekļiem. Vai jums nav māju, kur var ēst un dzert? Jeb vai jūs Dieva draudzi nicināt un apkaunojat tos, kam nav nekā? Ja, šī bargā vēršanās pret draudzes locekļu statusu uzlūkošanu, viņi atgādina arī to, kas Jēkaba vēstulē ir rakstīts, kur ir līdzīga problēma, un tur Jēkabs raksta, jūs esat nabagus likuši negodā. Tā pati aina. Un uz šī te fona, ko es te tikko apstāstīju, Pāvils raksta, ka jūsu sanāksmes jums nenāk pa labu. Nāk par ļaunu. Kaut kādā mērā labāk būtu netikties, ja nu jūs tiekaties šādā formā veidā. Būtībā šis nav nekāds mīlestības mielasts. To Pāvils mēģina pateikt. Šis nav nekāds mīlestības mielasts. Gluži pretēji tie, kuri šādi bauda kopējo mielastu un beigās svētajā vakarēdienā vēl ēd šo te maizi un dzer no biķera, viņi noziegušies pret Kristus miesu un asini. Ja, un šāda baudīšana sagādā sodu viņiem pašiem. Un tieši šīs attieksmes dēļ Pāvils raksta, jūsu starpā ir daudz vājo, jūsu starpā ir daudz neveselo, jūsu starpā ir mirušo. Tāpēc, ka šādi notiek jūsu sapulce. Un noslēdzot rakstīšanu par šo te problēmu, tiek piekodināts pirms svētā vakarēdienā katrs pats sevi pārbaudēt, lai nebūtu tā, kā es te stāstīju. Vai es esmu brīvs no nicinošas attieksmes pret trūcīgajiem draudzes locekļiem? Un otrkārt, ja kāds ir izsalcis, lai ēd mājās. Ja, nevis draudzes sapulcēs pārējos negaidot, sāk ēst, baudīt un aizmirst, ka draudze ir nevis es, bet mēs.
Vārdu sakot, mēs redzam, ka jau pēc dažām 10 gadiem, kad Kristus ir dzīvojis, miris augšām cēlies, uzņemts debesīs, draudzēs radās novirzieni un šķelšanās. Būtībā pirmais šāds šeit novirziens ir stāvoklis sabiedrībā. Ir izveidojies novirziens draudzē, bagātie ar stāvokli sabiedrībā. Tas ir viens no novirzieniem, kas ir izveidojies. Kad tiek pacelts šis te stāvoklis sabiedrībā pār trūcīgajiem, un līdz ar to tie bagātie pretendē uz tiesībām draudzes sapulces vadīt bez pārējiem. Te viens novirziens. Un tomēr šeit ir kāds pants, kuram pagaidām esam nolūku, neesmu tā veiksmīgi gājis ar līkumu apkārt un neesmu neko pieminējis. Pāvils sāk rakstīt par visu šo te sāpīgo problēmu, kad draudzes sapulces nenāk par labu, svētais vakarēdienas tiek baudīts pašiem par sodu, un tad pēkšņi Pāvils raksta, novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītē. Novirzieniem jābūt. Šie vārdi, viņi tā kā runā pretī visam, ko Pāvils iepriekš jau bija teicis. Novirzieniem ir jābūt. Ir jābūt. Ja, te var jautāt, tiešām ir jābūt novirzieniem. Un es apzinos, ka šis pants būtībā nav galvenā tēma, ko Pāvils kopumā šeit raksta, bet es redzu atbildību te mazliet laiku veltīt. Jo ir cilvēki, kuri šī panta dēļ, kas jums ir uz ekrāna, mēdz apmulst un izdarīt tāds ļoti greizs secinājums. Novirzieniem jābūt. Ja, ir Pāvila vārdi, kuros cilvēki mēdz atrast pamatojumu tam, ka kristietībā dažādas konfesijas, kustības, dažādi novirzieni ir pat vajadzīgi un vēlami. Ir cilvēki, kas lieto šos Pāvila vārdus, lai arī attaisnot pilnīgi samaitātas un Bībelei svešas idejas, arī prakses. Līdzīgi tiek saprast arī kā citi Pāvila vārdi, kur ir rakstīts par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts, vai ar izlikšanos, vai patiesībā es priecāšos. It kā Pāvilam būtu pilnīgi vienalga, cik bezdievīgā veidā tiek sludināts Kristus. Reizēm šīs te rakstvietas tiek šādi arī saprasts un lietots. Novirzieniem jābūt taisam augšā, tepat uz vietas, draudzē. Par katru veidu, kā Kristu pasludinās, vai ar izlikšanos, vai kā, nav svarīgi, kā Kristu pasludina. Ar dievbijību, bez. Pāvils taču teicis, viņš būs priecīgs pa vienalga kur formu. Vai tad tas ir tas, ko šie te vārdi nozīmē? Un tā daudz viņš saprot. Un viss kļūst vēl galīgi neskaidrāk. Ja izlasām šo pašu tekstu, piemēram, kā tad mūsu Bībeles pirmais tulkotais Gliks to ir teicis. Viņš nelieto vārdu novirzieniem jābūt. Viņš saka, šķelšanām vajag būt jūsu starpā. Vēl labāk. Tad vajag? Tiešām vai šis ir tas, ko mums vajag? Nav vairs runa par novirzieniem, bet par to, kas notiek tad, kad novirzieni veidojas, šķelšanās, tos ar vajag. Nu labi, Gliks, vai viņš nepareizi iztulkoja? Nē, viņš neiztulkoja nepareizi. Pēc būtības tas oriģinālais sengrieķu teksts mums rāda tādu vārdu hairēsis, kas tā latviskojot nozīmē herēze, maldu mācību. Tas ir tas vārds, kas mums ir novirzieni. Un tas grieķu vārds, viņš nozīmē daudz ko. Viņš nozīmē sekta, viņš nozīmē maldu mācība, viņš nozīmē ķecerība, viņš nozīmē novirziens, kas ir mūsu latviešu tulkojumā iztulkots. Viņš nozīmē arī pašizdomāts viedoklis.
Un būtībā sanāk, ka sektām, maldu mācībām, ķecerībām, novirzieniem, pašizdomātiem viedokļiem ir jābūt. Galīgi šausmīgi izklausās. Un kāpēc jābūt? Lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītē. Tāds ir tas Pāvila pamatojums. Un kā tad īsti ir? Pirms brīža mēs apskatījām kādu Korintas draudzi degradējošu novirzienu, pašizdomāt viedokli, ka bagātie var dominēt pār nabagiem, ka viņi ir īpaši privileģēti, vai tiešām tagad Pāvils saka, ka šādu un daudzu citu maldu mācību klātbūtne draudzēs pat ir vajadzīga. Un kristietība kopumā tādā veidā tiek bagātināta ar dažādību uzskatos, praksē un visādā draudzes dzīvē. Vai tas ir tas, ko Pāvils mēģina pateikt? Tikko bija piemērs, bet tūlīt ir novirzieniem jābūt. Tas bagātinās mūs, pat ja būs visi šie te novirzieni. Un draudzēs ir gana daudz cilvēku, kas šos Pāvila vārdus tieši tā arī lasa. Vienveidība neder, vajag dažādību, vajag novirzienus, vajag visus tos, kas tur ir rakstīti draudzē. Un ja šos Pāvila vārdus skaidro šādi, tad būtībā lielākā daļa no jaunās derības tekstiem, viņi ir pretrunās. Viņi ir pretrunās, jo pārsvarā visa Bībele mudina uz tieši pretēju, nevis uz sektām, maldu mācībām, novirzieniem un ķecerībām un pašizdomātiem viedokļiem. Kad Pāvils raksta, novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzam jūsu starpā ticībā rūdītē. Tad viņš nevis dod atļauju veidot brīvi novirzienus, mācības brīvu kaut kādu attīstīšanu, bet viņš secina nenovēršamu faktu. Un pamaniet šo te, ja jūs nepamanīsiet, man vēlreiz būs jāatkārto. Pamaniet atšķirību. Viņš nesaka, veido novirzienus. Tas ir secinājums. Draudzēs novirzieni būs. Maldu mācības būs, sektas būs, pašizdomāt viedokļi būs. Tas ir nenovēršami klātesošā grēka dēļ. Un beigās vienīgais pozitīvais, ko Pāvils var par šo samaitoto novirzienu klātesamību draudzēs, ko viņš var pateikt, vienīgais pozitīvais, ir, ka tā ir pateicīga vide, kur parādīties ticībā rūdītājiem. Viņš nesaka, ka kaut kas no tā visa ir vajadzīgs. Viņš saka, tas būs, tāpēc, ka grēcīgi cilvēki ir draudzes locekļu sastāvos. Tas būs. Nekur nav teikts veido sektu iekšienē, veido novirzienu. Tas būs. Un vienīgā labā lieta ir, ka tajā parādās ticības rūdījumi. Tie, kuri ir uzticami, tie, kuri iztur pārbaudi. Vienīgā labā lieta, ko Pāvils var pateikt par tiem novirzieniem. Katrs jauns novirziens, katra jauna mācība, jauna kustība priekš draudzes locekļiem ir uzticības pārbaude. Ko es darīšu? Ko es darīšu? Palikšu pie tā, par ko es esmu pārliecinājies, ko es esmu pārbaudījis, vai es metīšos izdzīvot jaunās vēsmas. Tā ir ticības pārbaude, un te kaut kur pa vidu ir, kur ir mans ticības rūdījums. Viņš ir vai nav? Palikt pie tā, pie kā es varbūt esmu pieradis, bet es zinu, ka tas ir īsts, vai tomēr sākt skriet pakaļ tur, kur ir kaut kas jauns, bet tas nav pārbaudīts. Un kristietības vēsture rāda, ka palikt pie tīras, tāds Kristus patiesības galīgi nav viegls uzdevums.
visu laiku ir novirziena apkārt, nepārtraukti. Šķelšanās ar konfesijām, mazākiem novirzieniem, tas ir regulāri. Un šodienas rakstu vieta, viss šis kopums mūs pievērt pie 3 svarīgām domām, un es īsi mēģināšu viņas pateikt. Pirmkārt, draudzes sapulces ir svarīgas. Viņas ir svarīgas, tās var nākt draudzē par labu, un viņas var nākt draudzē ļoti par ļaunu. Tad, kad ir teikts sapulcē, to mēs saprotam būtībā dievkalpojumu. Tajā kontekstā, kā tas ir vēstulē korintiešiem rakstīts. Tur, kur notiek svētais vakarēdiens. Draudzes sapulces ir svarīgas. Viņas var nākt par labu, viņas var nākt par ļaunu draudzē. Korintas draudzē sapulcēšanos kādos brīžos bija vairāk kaitīgs nekā noderīgs. Jaunu novirzienu, maldu mācību, sektu, tapšana, nozīmīga loma nereti ir tieši dažāda veida un formāta sapulcē. Tad, kad jūs redzat, ja jūs padomājat, kur ir kaut kāds novirziens kaut kur apkārt, ko viņi mēģina darīt? Viņi mēģina pulcināt. Tur vienmēr ir kaut kur jāsāk īrēt kāda telpa, jo ir jānāk kopā. Sapulces ir svarīgs. Gan Kristus draudzei, īstai, nesamaitātai, gan visādiem novirzieniem. Sapulces vienmēr ir svarīgs. Tāpēc nav vienalga, kur tu ej uz sapulci, kur tu ej uz dievkalpojumu. Nav vienalga. Un tajā pat laikā sapulces draudzei ir teju galvenais tāds vienotības elements. Es te nerunāju, pirmkārt, Kristus ir vienojuši elements, bet tas fiziskais vienotības elements, mēs nākam uz šo te vienu namu, uz vienu kuģi, kur mēs nākam pielūgt Dievu. Sapulces, tas ir vienotības ļoti centrāls kristiešu elements, kur mēs pulcējamies ap vienu Kristu, ap vieniem svētajiem rakstiem. Un vēstules ebrejiem autors, viņš paskubina draudzi, nu neatstāja sapulces, un kādi daži ir paraduši tāpat darīt. Neatstāja. Tāpēc, ka viņas ir svarīgas. Tā sapulce nav tikai tāds pastaigāšanās gar baznīcu, un tad es tur iekļūju. Tas veido tavu garīgo dzīvi. Sapulču atstāšana veido tavu garīgo dzīvi. Uz sliktu. Un nevērīga draudzes sapulču atstāšana novārtā mēdz būt viena no pirmajām atkrišanas sākuma stadijām, kur es draudzes šīs te sapulces atstāju, tur netāli jau zvan mazs zvaniņš. Tu sāc atkrist. Es vēl nelietoju tos vārdus, es saku, es esmu ticīgs, es esmu garīgi nobriedzis, lasu Bībeli, bet sapulču pamešana ir mazs zvaniņš. Tu sāc atkrist. Un kāds 11 gadus es esmu mācītājs, un tā ir realitāte. Tā otrā lieta, kas ir svarīga no visa šī teksta, un ko es esmu teicis. Draudzei novirzieni nav vajadzīgi. Un Pāvils nekad neteica, ka jums ir jāveido novirzieni. Nekad viņš to neteica. Kaut gan gribās tā lasīt. Novirzieni draudzē kaut kādā ziņā ir neizbēgami. Tā ir taisnība. Bet viņi nav jārada. Viņi nav jāveicina. Viņu tapšanai tev nav savs pirksts jāliek klāt. Cilvēkiem draudzē, protams, var būt atšķirīgi izpratne un viedoklis par kaut kādiem jautājumiem. Tas tā var būt. Bet ir cilvēki, kuriem draudzes iekšienē ir tieksme šo savu izpratni, teiksim tā, tieksme ap šo savu izpratni, pulcināt cilvēkus un nostāties pret pārējiem, kas ir draugi. Tā ir tieksme bijusi 2000 gadus. Ja jums te ir tā, tad jūs neesat unikāli. Ir cilvēki, kuriem ir vienkārši atšķirīgs viedoklis, viņš nepiekrīt, bet viņš tādēļ nesāk ap sevi pulcināt cilvēku.
Bet ir cilvēki, kuriem ir tendence, nosliece, ir mans viedoklis, bet es gribu, lai vēl kāds viņu ņem. Un es gribu veidot kaut kādu frakciju draudzes iekšēnē ap to savu ideju. Un tā kā te iestājās tas vārds šķelšanas. Novirzieni nav vajadzīgi. Nekad Pāvils to neteica. Ja, un tādēļ veidojot novirzienus, frakcijas, kas noved pie šķelšanās, tas parasti noved pie tā, ka cilvēki pamet draudzi. Parasti tas aizved uz to, ka kāds pamet draudzi tad, kad sākās kaut kāda šķelšanās, ja cilvēku vākšana ap kādu viedokli, kas man šķiet tik ļoti svarīgs. Nērts, bet tieši jautājums. Vai tev ir tendence taisīt draudzē novirzienus un pulcināt cilvēkus ap saviem uzskatiem? Tas ir jautājums tieši jums, nekur es uz citiem nerādu šodien. Vai tu esi no tiem, kam ir tendence to darīt? Tāpēc, ka es zinu, ka jums visiem ir viedokļi. Man arī ir. Mums visiem ir viedokļi, mums visiem ir idejas un uzskati. Bet vai tev ir tendence pulcināt cilvēkus ap viņiem? Taisīt kādu grupiņu par labu savam uzskatam. Mazas sarunas veikt par labu savam uzskatam, bet tas ir tā kā pret to draudzes kopējo virzienu. Vai tu esi novirzienu veidotājs? Nērts, bet vajadzīgs jautājums. Dažkārt šis te process, novirzienu izveidošana, viņš nav skaļš, viņš ir galīgi kluss, viņš ir pilns ar indīgiem čukstēm. Ziniet, kas ir indīgi čuksti? Es domāju, ka mēs varētu pat atpazīt. Ne jau kādreiz mums liekas novirziens, tā ir viena kustība, viena kopiena ar 200 cilvēkiem. Draudzes iekšienē novirziens var būt kā klusi, indīgi čuksti. Tie var būt novirzieni, kur runa ir par lieliem teoloģiskiem jautājumiem. Tie var būt čuksti par Bībeles izpratni kaut kādos jautājumos. Tie var būt čuksti un novirzieni, kas atļauj dzīvot grēkā. Tāda arī novirzieni. Mēs kopā vienojamies, šis grēks nav tik traks. Un mēs, tie 3 vai 4, varētu šim piekrist, un tad draudzē būtu lielāks spēks. Šo te apstiprināt. Šis grēks nav tik slikts. Tas jau ir novirziens. Tas ir mazs novirziens. Varbūt novirzieni, kur tiek kūdīts uz kāda draudzes locekļa nomelnošana. Tas arī var būt novirziens. Šis cilvēks man tā nevisai patīk, bet, lai to varētu tā labi pateikt, būtu labi, ka vēl būtu 3-4 cilvēki, kas ar tā domā. Tad es sāku veikt sarunas un nedaudz pulcināt. Ne jau skaļi, klusi, čuksti, bieži vien draudzes telpās. Ja ir kādas grūtības, jautājumi, viedokļi, atšķirības, tad nav nekas jauns. Nāc pie tiem, kuriem ir draudzē tavā dotas pilnvaras šo dzirdēt, šo uzklausīt, šo risināt. Un tās ir Dieva dotas pilnvaras. Tie garīdznieki, tā padome, tās ir Dieva dotas pilnvaras šiem cilvēkiem risināt šīs lietas, dzirdēt. Viņi nav perfekti, daudz ko aizmirst, daudz ko nedzird, varbūt no tā, ko tu saki, bet netaisi novirzienu. Ja tev ir ko teikt, sarunā tiem, kuriem ir tās pilnvaras. Ja tev tā ir, nepulcina atbalstītājs, bet neved draudzi pretī traģēdijai, ko sauc par sašķeltību. Mateja evaņģēlijas 18:7, tur ir rakstīts, apgrēcībai gan jānāk, bet vai tam, ja var teikt, ak vai tam, caur ko nāks tā apgrēcība.
caur ko nāks tā šķelšana, tas novirziens. Neveido novirziens, tas ir smags grēks, nevis Dievu pavēle. Un tā pēdējā lieta, ko mēs šeit varam ieraudzīt, ir vajadzīgi ticībā rūdīt. Jā, tā ir taisnība. Un kā mēs noskaidrojam, ticībā rūdītie, jeb uzticamie, pārbaudītie, parādās tieši attieksmē pret šiem novirzieniem. Ticības rūdījums un šie te novirzieni, sektas, maldu mācības, pašizdomātie viedokļi, šie iet roku rokā. Ticības rūdījums parādīsies attieksmē pret šiem te novirzieniem. Ko es daru, kad tieku aicināts pievienoties kādai jaunai teoloģiskai idejai? Ko es daru? To, ko tu darīsi, tas rādīs tavu ticības rūdījumu. Varbūt tu tiksi vervēts pievienoties, nomēlinot kādu cilvēku un pieaicināts kādai 3, 4, 5 cilvēku grupiņai, kas vēl jau to dara. Tava attieksme, tava izvēle pievienoties vai nostāties pilnībā pret to rādīs tavu ticības briedumu, tavu ticības rūdījumu. Un ko tu darīsi? Jo ir vajadzīgi draudzēt ticībā rūdītiem. Vai tev ir tendence skriet līdzi tad, kad tevi aicina? Re, kur ir kaut kas jauns. Jā, es skrienu tur, bet vispār es esmu draudzē, kas ir mana ģimene jau tagad. Jā, ticībā rūdītie tie, kuri neļaujas tikt izprovocētiem uz jaunām, bet īslaicīgām idejām. Par Dievu, par Kristu, par draudzi, par gara dāvanām, par dažādiem formātiem, kā sludināt un tā tālāk. Ja ticībā rūdītie ir trenēti atšķirt pārbaudīto un labo no šķeļošā maldu gara. Viņi trenēti atšķirt šo. Un visa šī ticības skrējiena pabeigšanai līdz galam nāk līdzi arī vajadzību pieņemt, ka kopumā garīgā dzīve balstās uz dažiem pamatakmeņiem. Attiecības ar Dievu, ar Kristu, ar personu. Tas ir pamatakmeņs. Attiecības ar Kristu kā personu. Lūkšanas, vēl viens pamatakmeņs tavai garīgai dzīvei. Grēku nožēlošana un atzīšana. Svēto rakstu lietošana, draudzes kopība un misija. Šie te ir tādi pamatakmeņi. Viss ir diezgan labi zināms, bet dažādi novirzieni piedāvā izraut no šīm te labi saprotamajām kristīgās dzīves lietām kaut kādu vienu elementu un pasniegt, ka tā ir īstā garīgā dzīve. Tas, vai tu esi garīgi ticībā rūdīts vai nē, tu mācies atpazīt. Vai tas, uz ko man aicina, ir uz šiem te ticīgās dzīves pamatakmeņiem, attiecības ar Kristus personu, lūkšanas, grēku nožēlu un atzīšanās grēkos, svēto rakstu lietošana, draudzes kopība un misija darīt pa mācekļiem. Tad, kad tev sāk teikt, bet te viens elements, tur tā viena dāvana vai tur tas viens sludināšanas veids, tas ir kaut kas viens, tas nav pamatakmeņš. Tāpēc viss ir diezgan labi saprotams, bet iet pretī šiem te novirzieniem vienmēr ir kārdinoši. Visiem. Būtu, jo es te noslēdzu ar vienu teikumu, neskrien pakaļ jauniem novirzieniem, neveido jaunus novirzienus. Skrien pakaļ draudzē, par kuru Kristus izlēja savus asinis, un jūs šeit esiet draudzē jau. Vērtējiet to augstu. Un šeit draudzē neveido novirzienu, neveido pašizdomāts viedoklis. Jūs esat draudzē, un šie pamatakmeņi attiecības ar Dievu,
lūkšanas, grēku nožēla un atzīšana, svēto rakstu lietošana, draudzes kopība un kopīga misija. Ar to pietiek. Garīgai dzīvei ar šo pietiek. Ja tu skries kādam novirzienam pakaļ, vai viņš būtu ārpusē vai tepat iekšiņā, tas kaut ko liecina arī par tavu ticības rūdību. Visticamāk, viņš ir klips. Neskrien pakaļ novirzieniem, skrien pakaļ Kristus draudzei, par kuru Kristus ir lejis savus asinis.